mans mīļākais darbiņš runāties ar cilvēkiem. Tas, kas man patīk. Laikam mana misija būtu tāda, ka man vairs nevajadzētu to darīt, kad pienāks brīdis, kad HIV infekcija nebūs jaunu gadījumu. Mēs būsim to panākuši. Tie cilvēki, kuri ir šobrīd inficējušies, viņi būs laimīgi, dzīvos savu ikdienišķo dzīvi. Viņiem nebūs jāpārdzīvo par tiem jautājumiem, par ko viņi šobrīd pārdzīvo, par pieņemšanu, par attieksmes jautājumu. Un mans darbs nebūs vajadzīgs vairāk. Mani klienti ir mani vislabākie skolotāji. Es katru šī cilvēka priekšā varu noņemt cepuri, ja man būtu, paklanīties un pateikt viņam paldies, jo katrs no viņiem ir iedevis man kaut kādu ļoti svarīgu mācību. Mēs vieni paši nekādi nevarētu to izdarīt. Visiem saviem kolēģiem es arī gribu teikt lielu paldies par atbalstu, sapratni. Un tad, kad man ir sarežģītā situācija, es vienmēr, man ir kam piezvanīt. Man ir kam piezvanīt un ar ko parunāties. Man gribētos, lai mēs mazliet mainītu fokusu. Un man gribētos, lai tie jaunie cilvēki, kas ienāk šajā jomā, mēģinātu to visu padarīt tādu gaišāku, jautrāku, jo bez humora jau ļoti grūti. Esiet pozitīvāki, jautrāki. Humors palīdz dzīvot.